Šorīt mēs esam Baltonas stadionā. 11. sāksies pirmais Latvijas regbijas 7 čempionāta posms, 24. gads. Pagājušā gada Simjorka mums neaizgāja tā, kā gribējās, un tas rūgtumiņš, vismaz man, es pieļauju lielai daļai spēlētāju, ir sekojis visu gadu. Tā kā mēs esam samērā mērķiecīgi un, manuprāt, produktīvi strādājuši off-sezonā. Tā noskaņa komandā ir kaujinieciska, bet katra spēle sākās rezultātu 0-0, un viss tas nominālais darbs, ko mēs esam padarījuši līdz šim, viņš var tajā brīdī, kad sākās spēle, reāli neko nenozīmēt. Man personīgi tas negribas uzvarēt, jo es pagājušajā gadā pats nespēlēju, un dēļ smadzeņu saslicinājuma līdz ar to ir tāds, bišķi spīts, ka varbūt, ja es varbūt būtu savādāk, un gribās uzvarēt ar sabiedrnieku. Tā kā tas ir tāds mans fokus. Komanda var gribēt un komanda var motivēties, es domāju, par spēlētājiem individuāli, bet nekas nevar notikties bez laba trenera. Un tā ir miedarbība starp pedagogu, starp puišiem un starp apkārt notiekošiem procesiem. Jo menedžments, kluba vadība un tā puzle beigās viņā saliekās no kaut kādām entajām detaļām. Kā mēs to dabūnam gatavu? Mēs cenšamies vienkārši to puzli salikt. Katram ir jāizdod savs darbiņš, lai tas dēls nokļūtu mājās beigās. Lai mēs izbaudītu, mums jāspēlē disciplinēri, ja? Un mums jārunā visu laiku. Mēs esam viens vesels, ja? Tā vai atdodam visu ceļu. Ai, 3, 4! Līvānijā! Ar labu, ne?